Sveicināti! Tāda veca anekdote. Atnāk kāds cilvēks uz iestādi un saka, ka viņu neapmierinot tas, kā viņu sauc. Viņš gribot to mainīt. Un kā tad jūs sauc? Antons Pēzda. Nu jā, diez kas nav. Un kā tad jūs gribētu, lai jūs sauc? Pēteris Pēzda. Bet mani sauc Aigars un manim grāmata Mazo Pēciemu stāsti, kur izdot apgādā Antava. To var iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcās un grāmatnīcās Globus. Arī apgāda Antava mājaslapā. Un šodien es turpinu iepazīstināt ar savu grāmatu, nedaudz runāšu par cilvēkiem, kuri personiskas nepatikas un vai ambīciju dēļ mēdz samaitāt sabiedrībā pieņemtas labas lietas, kuras labi darbojās, kā arī nespēja vienoties savā starpā dažādu ambīciju pēc. Stāsts, par kur runāšu, nav atrodams grāmatā, bet ir kā aizsākums dažiem citiem stāstiem. Kāds varbūt saskatīs kaut kādu līdzību ar kādreiz notikušu politisku notikumu. Cilvēkiem daudz kas mēdz nepatikt, gan savs vārds, iesauka kaimiņu, valdību, tas, ka viņi neatbalsta viņa idejās, aizskar viņa ego, aizrāda viņam un tā tālāk. Cilvēki mēdz teikt, tas aizskar manas jūtas, manu lepnumu. Viņi nedomā, ka tas attiecas uz visiem, viņi attiecina to uz sevi. Nāk prātā vēl viena anekdote šajā sakarā, kur sieva saka vīram, lai viņš palīdz viņai nomazgāt traukus. Vīrs saka, ka trauku mazgāšana nepatīkam aizskar viņu vīriešu lepnumu. Naktu mūžu nemazgā ar lepnumu, mazgā ar rokām. Stāstā kāda dāma Emīlija jūtas aizvainota par to, ka kāds jauns ierēdnis apsmēja viņas ciema nosaukumu. Viņa izlēma mainīt šo ciema nosaukumu pret ko tādu, kas varētu izsaukt abrīnu vai pat skaudību no citu puses. Mazo Pēciemu padarīt par lielu vai vismaz normālu. Kaut kāds politisks sauklis mūsdienās arī pasaulē vienai valstī. Cilvēki parasti lēni pieņem pārmaiņas, priekš kā ko mainīt, ja tāpat ir labi. Un parasti tad ir diskusijas starp jaunā ieviesējiem un noliedzējiem. Uzvar tas, kurš labāk spēj pārliecināt vai taisīt mahinācijas, kurš pārzina retorikas un juridiskos likumus. Viens tāds retorikas likums ir pietiekami ilgi atkārtot vienu to pašu līdz klausītājiem, tas iesēžas smadzenēs un viņi sāk tam ticēt pat tad, ja tās ir pilnīgas blēņas. Var notikt arī tā, ka tam sāk ticēt arī tas, kurš to propagandē. Ne šajā stāstā gan. Bet tie, kuri seko līdz notikumiem pasaulē, sapratīs, par ko ir runa. Stāstā Emīlija pietiekami ilgi saka pārējiem, un tie sāk aizdomāties un atbalstīt, līdz nonāk līdz diskusijām par to, kas un kā. Protams, ka vienmēr tādi, kuri noliedz visu pretī, neliekot neko. Līdz ar ko, kā jau mūsu sadzīvē mēdz gadīties, tiek piesaistīti speciālisti konkrētu jautājumu risināšanā. Par to, kurš šeit apmaksā šo speciālistu pakalpojumus, vēsture klusē, varbūt tur arī ir brīvprātības princips, taču, kā mēs zinām, tie, kuri skaita savu naudu, tie parasti ļoti rūpīgi izvērtē problēmu un tās risināšanas veidus. Tie, kuri skaita svešu naudu, par šādām lietām īpaši neiespringst. To mēs publiskajā telpā šeit tad varam pamanīt. Tas, kurš šo problēmu vai lietu vēlas dabūt cauri kaut kur, mēdz pielietot manipulācijas, viltot rezultātus, sasolīt to, ko nekad nedarīs, meklēt ietekmi caur trešajām personām. Reizēm tās ir problēmas, kuras nav tādas problēmas, kas ietekmē visus, bet jādabūt tas viss cauri, lai gūtu kādu labumu un vajag sevi par to publiski slavēt un stiprināt savu ego. Stāstā neko no tā cauri nedabūja, tikai saņēma izsmieklu no ciema galvenā pļēgura puses. Taču cilvēks, kurš savu nedabū ar pirmo piegājienu, bieži vien neapstājas un meklē citus ceļus, citus veidus, kā to savu ieceri īstenot. Kāpēc mainīt to, kas labi darbojas? Jā, var teikt, ka tas ir novecojis, nav moderns, atbilstoši tam, kas apkārt notiek, neatbilst prasībām un tā tālāk. Jā, un, protams, ka kāds reizēm vienkārši vēlas gūt kādu personisku labumu šo izmaiņu rezultātu. Bet cik daudz mainīt, ja mainīt, un ko mēs visi iegūstam šīs maiņas rezultātā, jeb iegūst tikai kādu atsevišķu subjektu un pārējā patiesībā ir zaudētāji zem krāšņas izkārtnes. Nomainīt mazo Pēciemu pret lielo vai normālo Pēciemu, un kas no tā mainītos? Daži sistu sev pie krūtīm un teiktu, es to panācu, mēs to izdarījām. Bet jēga kāda? Ja attieksmi visu un izmēri tie paši palika. Šodien 2 + 2 vienāds ar 4, un
pirms 50 vai 100 vai 1000 gadiem arī bija 2 plus 2 vienāds ar 4, tad kāda jēga mainīt visu matemātikas grāmatu. Un tagad stāsts, kurš palika ārpusē un nav atrodams šajā grāmatā Mazo P ciema stāsti. Stāsta nosaukums, kā ciemam nosaukumu mainīja. Mazo P ciems. Smējās ierēdnis, iepazinies ar kādu parakstām Emīlijas atnestu dokumentu. Un kas tad jums tajā ciemā tas mazais P ir? Varbūt jūsu večiem tādi maziņi tie P, tāpēc vai kā? Emīlija apmulsa. Uzreiz nezināja, ko teikt. Viņa bija tikumīga sieviete, apņēmīga arī. Nepavelti ciemā viņi bija iesaukuši pa burku kā no viena seriāla. Tiesa gan līdz seriāla varonas līmenim viņiem vēl bija daudz kur augt. Lūdzu jūsu dokuments, jau nopietni seju teica nesen augstskolas solis deldējušais ierēdnis. Varat iet un pievērsās citām lietām. Emīlija atradās uz ielas, pilnu galvu pārdomām. Mazo P ciemā viņi dzīvoja visu mūžu, un daudzi tur dzīvoja. Visi bija pieraduši, neviens nejūtās par kaut ko aizvainots, bet te kaut kāds jauns zaļš gurķis smējās. Vai visiem večiem maziņi P to Emīlija nezināja, dāmu sanāksmēs par to nerunāja. Tad Emīlija ienāca prātā doma, ka varbūt vajag to ciema nosaukumu nomainīt pret tādu, kas izsauc apbrīnu un lepnumu, pat skaudību no citu puses. Noskaidro Emīlija attiecīgai iestādē, ka, lai mainītu ciema nosaukumu, ir nepieciešams nopietnas arguments un attiecīgs parakstu daudzums, kas apliecina to, ka ir attiecīgs personu daudzums, kur atbalsta šo visu. Iestādes ierēģi gan nevarēja saprast, kādēļ gan mainīt tik unikālu nosaukumu. Kāpēc to vajag mainīt pret lielāku vai garāku vai vismaz normālu. Bet ja nu tā vēlas vai organizē, kad atnesīs rezultāts, tad izskatīs likumā noteiktajā kārtībā. Emīlija saprata, ir dota zaļā gaisma. Ciema iedzīvotāji sākumā atveicinājās ar rokā no tādas idejas. Visu mūžu dzīvojuši, tēvi dzīvojuši, visiem bija labi, priekš kā tas viss, vai tad nav ko darīt? Bet Emīlija nelikās mierā. Un arvien vairāk ciema iedzīvotāji sāka aizdomāties. Jā, tiešām, kāpēc visu laiku mazie? Kāpēc ne lielie vai vismaz normālie? Nosaukuma maiņas gribētājs skaits pieauga ar katru dienu, un beidzot visi nonāca pie vienotas sapulces, kurā plānoja noformulēt argumentu. Kāpēc būtu jāmaina nosaukums un kādam tam jābūt? Pats galvenais, kas tad īsti ir tas P? Par P izraisījās spraigas diskusijas, jo variantu bija daudz. Bija arī doma par tiem nerātnajiem P, kas ir katram vīrietim dabas doti. Dažas sievas gan teica, ka nekādu lielo pēti nav. Citas bija pretējās domās. Bija arī tādas, kas sapņoja kaut vai par to pašu mazo. Tāpēc izskanēja ideja, ka visiem ciema pieaugušiem vīriešiem to nerātno P vajadzētu izmērīt, jo ciema nosaukums tapis vēl tajos laikos, kad baroni par mūsu zemi valdīja un piešķīra uzvārdus saviem padotajiem. Varbūt, ka nosaukumu ciemam devusi kāda baronese, kuras izdarības varētu pat kāda plaši zināma ķeizariena apskaust. Vēl kādi citi jau mūsdienīgāk domājušie varētu uzsvērt, ka tieši barons bijis tas, kur izdarības un vēlmes bijušas par cēloni ciema nosaukumam, jo skaļi jau tādus vārdus publiski teikt nav korekti. Vīrieši sacēla brēku. Kāpēc tieši tas jāmērī? Vai tad ciemā nav citu P, ko mērīt? Un kā personas datu aizsardzība? Samērīs, paskatīsies, izpļāpāsies, apsmies. Nu, nekādas te mērīšanas nebūs. Galā arī sievietēm ir P, ko mērīt. Pētniecības muzeja vadītāja atnesa senus rakstus, kura baronam apstiprināta parakstu un zīmogu bija norādīts, ka ciema nosaukums ir cēlies no kādas dzimtas vīriešu kārtas pārstāvjiem, kuriem visiem bijuši mazi P. Tālāk teksta nav, un tas arī viss domā, ko gribi. Vīrieši visi kā viens noteica, ka tas barons ir bijis viens riktīgs fond P, turklāt netradicionāli orientēts. Bet tai mērīšanai vienalga pretojās piesauktām dzimumu diskrimināciju, līdztiesību un 21. gadsimtu. Tad kāds bija uzgājis bērniņos vecās mātes piezīmu burtnīcu, kur tā bija veikusi savas piezīmes. Un tur bija piezīme par to, ka viņas vecā māte stāstījusi par to, ka ciema nosaukums cēlies no tā, ka vienā dzimtā vīriešiem bijis grūti atrast sievas, jo viņiem bijuši mazi P. Tālāk izdzisis. Ja tā, tas skaidrs, kas pie vainas, bet tūlīt atkal sākās protesti par to, ka barons jau gan būtu saprecinājis neatkarīgi no izmēra. Tāpat nav skaidrs, kas tas tāds P ir bijis. Ciema nosaukuma maiņas ideja draudēja nonākt strupceļā. Taču tad radās jauna ideja. Palūgt vecu rakstu darbu speciālistiem. Varbūt, ka viņi var saprast, kas tas tāds par P tajos baronu un vecās mātes dokumentos ir.
Speciālistiem ar kaut kādu tehnoloģiju palīdzību izdevās noskaidrot, ka barona dokumentos ar P viss arī beidzas, tur nekas vairāk nav rakstīts. Turpretī vecās mātes piezīmēs ir rakstīts, ka tie ir bijuši pirksti. Nu, tad beidzot daudz nopriecājas. Tad nu mērīsim tos pirkstus. Bet daļa ciema iedzīvot atkal sacēla prēku. Kopš kura laika tas, ko viena tante teikusi, ir uzskatāms par oficiālu dokumentu. Ja barons ir rakstījis P, tad tas ir P un viss. Ja tie būtu pirksti, tad varbūt ciemu saukt par īkšķu vai zeltnešu vai kādu citu ciemu. Varbūt pat nerāt no ciemu, jo barons ar nerātnībām biegājas tālu vēsturē. Bet tā nekādu pirkstu. Diskusijas atsākās ar jaunu sparu, līdz beigās visi vienojās, vai katrs sauc to P kā grib, līdz laikam, kamēr noskaidrosies īstā patiesība. Bet galvenais, vai tas P būtu liels vai normāls, vai kāds cits, tikai nemaz. Tāpēc mērīs roku pirkstus, lai būtu korekti, un tikai vīriešiem, kā barona dokumentā rakstīts. Un ja kāds atteiksies, tad viņam ierakstīs 0, un tad lai vaino pats sevi. Daļa vīriešu nopūsdamies piekrita, bet daļa vienalga atteicās, lai liek arī to 0, neiestak muļķoties. Mērījumi tika veikti. Lai mērījums tika izdarīts pareizi, tika pieaicināts attiecīgs speciālists, kurš izstrādāja mērījumu metodiku un pats veica mērījumus. Datu apstrādi veica kāds tikko augstskolu beidzis absolvents. Ko viņš īsti bija studējis, nevienam nebija skaidrs, bet kaut kāds tur diploms viņam bija. Viņš tad visus saskaitīja, izdalīja kopēju izmēru summu vīriešu skaitu, neskatoties uz to, ka daudziem mērījumos bija ierakstīts 0. Rezultātā izrādījās, ka vidējais izmērs ir pavisam mazs. Ciema iedzīvotāji jau gribēja atvieglot nopūsties. Nekas nav jāmaina, viss paliek pa vecam, bet Emīlija to nebija mierā. Vai mūsu vīrieši nav cienīgi pēc kaut kā lielāka? Viņu uzreiz atbalstīja daļa sieviešu. Cita daļa sieviešu kautrīgi bilda, ka ir labi ar to, kas ir, bet tās tika norāds, ka jāievēro vienotība lēmumu pieņemšanā, turklāt pasaulē viss iet uz priekšu un jāpaspēj līdzi. Arī daļa vīriešu pievienojās Emīlijas teiktiem. Tad nu sāka domāt, kā tos pirkstus pagarināt. Kāds pūlī teica, ka esot speciāls iekārts, ko varētu izmantot šajā procesā. Teiktais tika uzņemts ar lielu interesi, un rezultātā ciema vīrieši, atskaitot dažus izliecējus, sāka pielietot speciāls ierīces, lai pagarinātu savus pirkstus. Bet tikai tāpēc, ka sievas, draudzenes un mīļākās apsolīja to laiciņu kaut kā pieciest. Pašas uzrakšot dārzu, nopļaušot mauriņu un izdarīšot visus citus vīriešu darbus. Galvenais, lai būtu rezultāts un ciema nosaukums vairs nebūtu mazs. Pēc konsultācijām ar jau citiem zinātnes pārstāvjiem par datu apstrādes īpatnībām izliecējs izslēdz no mērījumiem. Tie neietekmēt rezultātus. Pagāja kāds laiks. Tika veikti atkārtoti mērījumi, tika konstatēts, ka vidējais rezultāts ir atbilstoši normālam. Tas izsauc sajūsmu. Ja mēs no maza tikām līdz normālam, tad tiksim arī līdz lielam. Tāpēc ciema nosaukumam ir jābūt lielam. Bet vajadzēja vēl savākt parakstus. Turklāt jau vairāk, jo labāk. Tāpēc vakaros sievietes seksīgi saposušās, sasmaržojušās, stāvēja ielas malā, miedz acis garām braucošām mašīnām. Visi, kuri ieinteresēti apstājās ielas malā, nācās parakstīties par to, lai ciemam tiktu mainīts nosaukums. Tādā veidā tika savākts daudz parakstu, un viss tika iesniegts iestādē. Ierēģi iestādē nevarēja saprast, ko te vai iesāk, ko vai iesāk ar tādu argumentu. Ko lai iesāk ar šiem apņēmības pilniem ļautņiem, kuri kaut kādu lielumu mānijas ambīciju dzīti vēlas izpostīt vēsturiskas vērtības, kurām nav analogu visā pasaulē. Izlika uz balsošanu. Tauta nobalsoja par to, lai neko nemainītu. Papildus tam izrādījās, ka ne visi paraksti nāk no ciema, jo ir notikusi balsu pirkšana, jo bija jau saņemtas sūdzības par parakstu izspiešanu ar šantāžas palīdzību. Proti mašīnas stopotājs parakstīties lika uzreiz, bet norēķināties par to tika apsolīts kaut kad pēc tam. Ciema galvenais pļēgurs Ješka smējās, teikdams, ka es jau teicu, ka te nekas nesanāks. Vēsturiska vērtība ir vēsturiska vērtība, to pat Eiropas Savienība un visa pasaule ir atzinusi. Iedzīvotāji ar Emīliju priekšgalā nospried, ka jārīko protesti. Jāparāda visiem, ka viņi ir spēks, ar kuru jārēķinās. Tāds lūk stāsts un domas par cilvēkiem, kuri mēdz samaitāt labas lietas, kuras labi darbojās, nereti tikai lai stiprinātu savu ego vai gūtu labumu. Atgādina, ka grāmatu Mazo P ciema stāstu var iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcās Globus un apgāda Antava mājaslapā.
Nākamajā reizē mazliet par birokrātiju, bet šodien paldies par uzmanību un uz